Mums bija absolūti melnā bilde. Mums tāds, I don't know. Kāds ir valsts apzadis vai kas notiekās valstī? Kaut kas ir nomainījies mindsetā. Kad cilvēki vairāk atļaujās tā pašikot. Kas ir forši, man tas patīk. Man vispār nekādu neizsauc emociju. Ja visi pieceļās un aiziet, būs tāds, labi, kas notiek. Es gribu tādu cilvēku, kurš saka, nē, man ir labāka ideja, paklausies, mēs varam izdarīt šādi. Un tas ir tas, ko man gribās, un tā, jā, daram pa tavam. Nu, var jau gadīties, ka slikta ideja un tā, bet... Labdien, draugi! Šodien lielais notikums podkāstā. Mums ir jauns ciemiņš, un šodien pie mums ciemos ir Egija Gailuma. Čau, Egija! Čau! Prieks tev redzēt. Egija parasti man šķiet runā visos podkāstos par automašīnām, par visu, kas ir par un ap elektrības zinājumi, kā sanāk īsti, kaut kas uz to biznesu, enerģētiku, jā, enerģiju. Tu zini, es neesmu tehniskais cilvēks un tā. Un par startup vidi, par visu, kas par un ap to. Bet šodien es gribu, lai mazliet tu atgriezies mazliet pagātnē, bet arī pieliekam to, kas ir šodien. Respektīvi, es zinu, ka viens no taviem pirmajiem uzņēmumiem, ko tu veidoji, bija pasākuma organizēšana tieši. Un, tā es esmu dzirdējis nostāstos, tu varēsi izstāstīt, vai tā ir vai nav. Un kas ir vēl, par ko es noteikti gribētu šodien tevi parunāt, ir par pasākumu vadīšanu, un kas ir tās lietas, ko tu šobrīd redzi, attiecīgi, startup vidē un tādos pasākumos. Bet ar ko mēs parasti sākam? Mēs parasti sākam ar nelielu aprakstu par to, ko tad internet dzīves par tevīm saka, un tad es tev uzdošu jautājumu no iepriekšējā runātāja. Tātad par Egiju Gailumu. Egija Gailuma ir enerģiska un daudzpusīga pasākuma nozares profesionāla, kurā aiz muguras ir daudzi ambiciozi un tehniski sarežģīti projekti. Viņa ir pasākuma producente, starptautisku pieredzi, viena no uzņēmuma Oksfordas līdziepašniekcēm un vairāk inovatīvu iniciatīvu, piemēram, NGSL autora un virzītāja spēks. Tālūk. ChatGPT? Tas ir, jā, tas ir kaut kas no tā, ko viņš izvēl. Es gan mazliet viņu piekurģēju, jo viņš teica, ka tu strādājot vienā no pasākuma aģentūrām, ja? Varbūt, ka tā ir. Bet man šķiet, ka tas iespējams bija no Ingmāra Mūsiņa, kas ir no Q Events, jo viņš mums bija iepriekšējais viesis, un tad attiecīgi, jā, varbūt, ka viņš kaut ko no tā paņēma. Cik daudz no tā ir taisnība vai cik nē? Pa lielam jau gandrīz viss, izņemot tas, kur bija par to arī pasākumu producēšana starptautiskā līmenī vai kaut kas tāds, tas bija tāds, nē. Bet viss pārējais jau bija taisnība. Izņemot tas, ko tu pats teici, ka noņēma nost, un es nestrādāju vienā pasākuma aģentūrā, jā. Bet varbūt tādēļ, ka viņš kaut kur sasaistīja kopā, ka man bija tā pasākuma aģentūra, viņam, kā jau ChatGPT, nevienmēr viss ir pareizi, viņš ir jāčelenžo. Protams, mēs tik daudz interesants nianses atklājam, un tad man ir interesanti pavērot, no kurienes, kā viņš vispār ņem informāciju, un citreiz viņš izdomā to, ka kāds tur ir mūziķis, kāds ir vēl mākslinieks, cits ir tur, nezinu, dziedātājs, dejotājs vai vēl kaut kas vispār varbūt nav saistīts ar to cilvēku. Un citreiz izrādās to, ka tā īstenībā taisnība, tāpēc, ka varbūt tur bērnībā cilvēks tur varbūt ļoti aizrāvies ar dziedāšanu un tur kaut kādos konkursos piedalījies un tā. Un tas publiski varbūt tas cilvēks nemaz par to nestāst. Tā kā tāda interesanta lieta. Bet sāksim, protams, ar jautājumu. Jautājums ir no Ingmāra. Un ko viņš pavaicāja? Iedomājies situāciju. Ir tātad divi cilvēki mašīnā. Viens sēž un spiež pedāļus. Otrs sēž viņam uz pleciem un stūrē. Tā ir ļoti augsta mašīna. Varbūt maziņi cilvēki vienkārši. Un tagad aptur ceļu policija viņus. Un jautājums tāds. Viņi, piemēram, ir, nezinu, kaut ko, tur attiecīgi varbūt tādu nedrīkst braukt, ja vai kā, varbūt viņi pārsnieguši ātrumu vai ko, bet kuram no viņiem uzliks sodu? Tas, kurš spied pedāļus. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir tas, kurš nospiežot pedāli, mašīna brauc, tas, kurš var stūrēt, cik viņš grib, bet ja mašīnā nespiedīs pedāli, mašīna stāvēs vietas. Ok, labi. Šitais lasu.
Tā ir mana versija. Bet varētu būt arī kāda versija, kur stūrmanim uzliek sodu. Interpretēt var dažādi. Mana vienkārši versija ir pie tā, ka attiecīgi stūrmens var stūrēt, cik viņš grib, bet, ja nespiedīs pedāļus, mašīna nebrauks. Un ja mašīna stāv, tad tu vari būt arī kaut vai piedzēries pie tās stūras sēdēt, kamēr mašīna nebrauc un vienkārši stāv uz vietas. Okay. Jā, jo šitais man likās tāds ļoti, ļoti oriģināls un interesants jautājums. Tā kā, jā. Tālūk, es domāju, ka arī ļoti, ļoti konstruktīvi, nevar jau teikt pareizi vai nepareizi atbildi, bet izklausījās loģiski. Bet diezgan loģiski, tieši tā. Egija, izstāst, es zinu, ka viens no pirmajiem biznesiem, tu daudzos podkāstos esi stāstījis par to, ka tas bija attiecīgi internet veikals šitiem te mājdzīvniekiem. Tātad, un tas tur bija paņemts uz ātriem kredītiem un uztaisīts bija oficiņš atvērts un tā tālāk. Labi, visiem ir kaut kāds pirmās tās pirmie soļi uzņēmēju darbībā un tā. Bet es zinu, ka viens no pirmajiem uzņēmumiem tev bija pasākumu aģentūra. Varbūt var izstāstīt, kas tā bija pa aģentūra, kā viņi saucās un kā notikās tas viss process un kādi bija vispār pirmie soļi. Jā, tas bija pirmais bizness, kurš nesa naudu. Okay. Bet pa lielam, tādēļ, ka pirms tam mēs ņēmām tos ātros kredītus, mēģinot uzsākt biznesu, un tas nestrādāja. Mēs nobankrotējām un maksājām vēl ilgi tos ātros kredītus. Tad es pēc tam mēģināju izdomāt, kas ir tas, ko es varu darīt, kur nav nepieciešams finansējums uzreiz. Un tad kaut kādā veidā man ienāca prātā tā pasākuma aģentūra, ka es varētu citiem organizēt pasākumus. Un līdz ar to es biju ļoti aktīvi jau tur kopš 11 gadu vecuma. Es tur biju visādās politiskajās partijās, jauniešu nodaļās, es biju visādās nevalstiskajās organizācijās, starptautiskajās organizācijās. Līdz ar to, kad es izdomāju, ka es taisīšu, tad es burtiski, tur nezinu, cik man tur ir, tātad 20 kaut kas tāds, es gāju pie visiem šīm te organizācijām, partijām un tikos ar svarīgiem cilvēkiem un vienkārši ļoti ar tādu naivumu un īstenībā absolūtu bezbailību teikt to, ka man tagad ir pasākuma aģentūra un ja tev vajag pasākums, es gribu viņu organizēt. Un reāli tā kā laikam to ir tādu pārliecību un bezbailību, ka es burtiski tiešām, man bija Latvijas dzelzceļš klients, man bija Latvijas gaisa satiksme, kur es tiku pie tiem klientiem pilnībā maģiski ar to, ka tu vienkārši ej un saki, jā, es norganizēšu. Varu, jā, varu. Okay. Varbūt var izstāstīt, kā saucās aģentūra vispār? Dingo Edge. Dingo Edge. Okay. Tas arī ir mājdzīvniekiem saistīts nosaukums. Tāpēc, ka man tik ļoti vienmēr patika suņi un dzīvnieki, tad es mēģināju izdomāt kaut ko ar suni saistītu, un tad Dingo ir tā kā Austrālijas savvaļas suns, un Edge, es vairs neatceros, kāda bija tā doma. Laikam kaut kas ar to Austrālijas, to, ka tas ir kā pasaules mala un kaut kas tāds. Bet pirmām kārtām es jau gribu pateikt to, ka tu esi liels malacis, jo biznesam primāri jau kas, lai biznes pelna naudu. Ja tas bizness jau pelnīja naudu, tad tas bija jau pirmais tāds, kaut vai puslīdz veiksmīgais projekts. Ja. Tā kā tā ir jau labā lieta. Bet kā vispār norisinājās tie pirmie soļi? Kas bija tavs pirmais klients? Pats pirmais. Ja to drīkst stāstīt. Jā, es domāju, ka tur nav. Es domāju, ka tas bija tik sen, ka diezinu, vai viņi apvainosies. Bet man liekas, ka pats pirmais, manuprāt, bija dzelzceļš. Okay. Man liekas, ka tas bija pirmais, jā. Un skaidrs, ka tajā brīdī viņi izstāsta, kas viņiem nepieciešams, tur Ziemassvētku balle, bet man jau nav nekādas finanses, lai, piemēram, es kaut vai rezervētu kaut kādas lietas tur no skaņas gaisma.lv, jā. Man nav nekādu līdzekļu, es nevaru nevienu rēķinu apmaksāt, līdz ar to man viņi vēl bija jāpārliecina valde, ka viņiem jāsamaksā ir vismaz 70-80% priekšapmaksa par šo pasākumu. Bet Sijā tev jau bija? Jā, Sijā bija noreģistrēts. Okay. Tas bija tas pats Sijā, uz kuru, kad man bija ātrie kredīti, lai uztaisītu internetu veikalu, tas bija tas pats Sijā. Okay. Un līdz ar to, man bija viņi kaut kādā veidā un godīgi, es īsti neatceros, kā man tas izdevās, bet man liekas, ka es tādā no bullshit veidā
Nu, kā jūs gribat, lai es jums noorganizēju? Nu, tur vajag samaksāt uzreiz tur māksliniekiem uz priekšu, vēl kaut vajag 80% priekšapmaksu. Nu. Normāli. Jā, bet bez tāda tiešām zina, un bez nekāda tur kaut kādas arogances, tur iedomības vai kaut kādas tur uzpūtības. Nē, manuprāt, es gāju tiešām tik ļoti naivi ar tādu milzīgu entuziasmu, ka es tiešām noorganizēšu pasākumu. Man vienkārši vajag, lai jūs rekuri šīs izmaksas. Jā. Es uzreiz sastādīju arī Excelīti, viss, ar ko viņi vēlas. Jā. Un es, protams, nezināju, kāds precīzi jātaisa. Vienkārši taisīt tā, kā es to iedomājos un kā es to redzēju. Un es pateicu, kur ir nepieciešams. Mēs noslēdzām vienmēr arī līgumu. Līgums gatavoja viņi. Nekāds līgums nevarēja. Mācīja, vajag uztaisīt. ChatGPT tajā laikā nebija. Bet es nezinu, vai ChatGPT varētu uzticēt līgumu sastādīšanu. Es esmu taisījusi GPT līgumus. Jā, bet tur, man liekas, baigi viņam jau jāiet cauri. Tev jāsaprot, kas ir tās lietas, kurām tur ir jābūt obligāti. Jā, bet viņš vismaz te uztais to bāzi, un tad tu viņu vari par konkrētiem topikiem, tu viņu vari pušot. Ja vien tā nav, piemēram, mums tagad enerģētikas industrijā vienkārši ir topiki, kas nav īsti publiski nekur apspriesti, jo, piemēram, tādā latviešu valodā par frekvences regulēšanu iepriekš nekur nav nekādas informācijas. Iedicīgi, viņam ir ļoti grūti viņu uztaisīt. Okay. Bet, ja tā ir topiks, par ko tu vari runāt, tad tu viņu vari to paņemt konkrētu vienu lietu un challengeot viņu tik tālu, kamēr viņš tev iedod sakarīgu informāciju. Ok, es sapratu. Jā. Un kā sanāca tas pirmais pasākums? Īstenībā ļoti labi. Tagad, atskatoties bildes, protams, ka man liekas, tā kā, varējām taču šito labāk, bet tad es arī saprotu, ka tie ir 10 gadi atpakaļ, un bija pavisam cits stils, bija pavisam citas lietas, ko mēs darījām, bet mums tur bija viss kaut kas, mums bija tie paši bārmeņu šovi, bija tāds dejotājs Denis, kurš bija pārģērbies par Ziemassvētku vecīti, un tad izaicināja attiecīgi cilvēkus visu kaut ko darīt, bija iluzionists, ar kaut kādiem tur kāršu šoviem, tad bija dejotājs tajās bumbās iekšā lielajās, kas tās caurspīdījās milzīgās, kur viņas iekšpusē dejo. Protams, visa ēdināšana, lielā kūka. Tāda riktīga klasika. Un viņiem īstenībā pat tiešām patika, jo viņi pēc tam uzaicināja noorganizēt viņiem arī sporta spēles. Tas bija labs rādītājs, ka bija ok. Organizējam nākamo pasākumu. Tas tāds izklausās pēc ļoti laba starta vispār, kur sākt. Un tad jau es nemaz nebrīnos, ka tas biznes arī bija pelnošs un ka viņš arī varēja augt un attīstīties. Cik jūs bijāt komandā cilvēki? Tad es biju viena, un uz katru pasākumu es piesaistīju, tagad jau moderni sakot, freelancerus. Tajā laikā es nezināju, ka viņi sauc par freelanceriem, bet tie bija mana māsīca, mana labākā draudzene. Uz Ziemassvētku pasākumu, tātad man kā asistente vai labā roka bija mana māsīca, ko es pasaucu, jo viņa ir savukārt tāds, es varu izdomāt radoši visu ko, bet es nemāku noformēt. Es nevaru noformējumu uztaisīt. Jā. Un viņa atkal ir tieši tāds radošais no tā viedokļa, ka viņa var skaisti tev uzklāt galdu. Kamēr es izdomāšu, bet es nevaru viņu uzklāt skaisti. Es vienkārši, tas nav mans. Un tad viņa man asistēja un palīdzēja. Un tad, protams, visas pārējās tehniskās lietas, un tās jau tu pasūti, un te uzstāda. Jā, un sporta spēlēs gan tur attiecīgi tev vajag tiesnešus, piemēram, nezinu, uz vienu futbolu vien tev vajag vairākus cilvēkus. Tad tur bija tiešām, man ir vesela bilde, kur mēs esam visa komanda, kur mums beigās tā kā, mūs tā kā apsveic ar to, kad ir noslēgušās sporta spēles. Un tur visa vienkārši mana draugu un radinieku plejāda. Neviena sveša cilvēka, visi tā kā draugi un radinieki, kuri burtiski dažiem kaut kādas 20 latus es samaksāju tajā laikā, un daži par vēdertiesu. Daži par pierādziņiem strādāja. Es tieši tā gribēju prasīt, kā bija pirmajās pasākumos, vai draugi un radīja strādāja attiecīgi par pierādziņiem, vai tomēr viņiem kaut ko arī sanāca samaksāt? Tai māsīcai es vienmēr maksāju, jo viņi tomēr tā kā tiešām piedalījās visā pat organizēšanas procesā. Jā. Bet tie, kas man atbrauc tie draugi uz tām sporta spēlēm, tad tur kā kuri. Tādi attālāki draugi, viņi saņēma arī naudu. Tuvāki draugi, diemžēl, pavēd ar tiesu. tāpēc jau draugi, zin kā, ir domāt. Tieši tā. Zin, ko es tev vēl gribēju pavaicāt? Es dzirdēju, ka tad, kad jūs vērāt vaļā, ka bija Oxdrive atklāšana, tur bija tāds ļoti veiksmīgi izdevies pasākums, un tur es atceros, vēl bija kaut kāda nianses par to, kad bija investoru ekspektācijas par to, cik tam vajadzētu izmaksāt, un cik tas beigās izmaksāja. Varbūt tu vari par to pastāstīt. Jā, tur bija tā, ka tas galvenais investors pēc tam pienāca klāt un prasīja, kurš jums noorganizēja šo pasākumu. Jo viņi domāja, ka mēs esam paņēmuši aģentūru. Bet es tajā brīdī kaut kur skraidīju apkārt, viņi prasīja vienam no maniem kolēģiem, cofounderiem, un viņi tā,
Egija to norganizēja. Viņi absolūtā šokā, jo viņi domāja, ka tas ir samaksāts aģentūrai, bet kaut kāds jau skills man tomēr bija saglabājies, līdz ar to es spēju arī to pati. Un jā, tā izmaksa sanāca beigās mums. Man ātri jāpadomā, kas bija aptuveni tas cipars, kaut kas ap 12,000 kaut kas tāds. Tas iekļāja visu to Tallinas kvartālā telpas nomu, lielā loga izcelšanu ārā, tur grupas un tā tālāk. Un tas 10 vai 12,000 bija tāpēc, ka arī no vienas puses izklausās daudz, no vienas puses maz, vienkārši uz to arī cilvēku apjomu, kas mums bija, mums bija kaut kādi 600 cilvēki. Tas ir relatīvi, nav nemaz tik dārgi. Mēs dabūjām arī, ka pāris tātad no mūsu partneriem sadarbības vēl samaksā, tad mūsu investoram mēs arī piestādījām rēķinu par to, ja viņi grib savu reklāmu tur izlikt. Tad attiecīgi, bet viņi, zin kā, manuprāt, viņi arī gribēja mūs atbalstīt. Jā. Un tad līdz ar to viņi piekrita, ka mēs tur sakam, hei, varbūt jūs gribat savu reklāmiņu, un tas varētu maksāt šitik. Un tad arī Eleports, piemēram, arī piekrita, ka viņi arī varētu izlikt savu reklāmiņu, un tad mēs tur līdz ar to to budžetu arī dabūjām uzreiz, protams, mazāku. Okay, super. Jā, jo es atceros, ka tas bija viens no lielajiem veiksmes stāstiem. Es sekoju līdz tam, ko tu dari, jo, man liekas, jau es nezinu, cik jau gadus. Mēs arī sen esam pazīstami. Un tas bija tāds projekts, kur man liekas, tādu uztaisīt, tas ir kaut kas tiešām iespaidīgs, jo man liekas, nebija neviena laikraksta, kas nerakstītu par Oksdrive tajā laikā. Bija ļoti daudz influenceru, visādi slavenības tā tālāk, kas arī piedalījās tajā projektā visā, lai to visu kustību kā tādu vispār ieviestu un attīstītu. Un kāpēc tam tas viss auga un attīstījās, bija prieks to visu vērot. Tur bija... Paldies! Es tiešām, man arī tas ir nenormāli tāds sirds pasākums, kas mums bija, kas bija smieklīgi, ka daži mēdī savukārt, viņi it kā rakstīja par mums, bet virsrakstā bija, ka Eināram Repšem jauns ādas kostīms vai kaut kas tāds. Un tad tā kā ir bilde, un tur, protams, vēlāk ir par to, ka mēs atveramies, bet tas galvenais bija Einārs Repše, tur bija uzmanības centrā. Vajag jau kaut kādu zeltainu izvēles. Protams. Bet uz tā jau fona arī bieži vien arī kaut kādas jaunas ziņas, baumas. Lai jau cilvēki runā par to, tad tieši tas ir, man liekas, interesanti. Mēs arī nezinājām, cik cilvēku atnāks. Jo es sūtīju ielūgumus, un es to, man liekas, esmu stāstījis kaut kādos arī pasākumos, ka es nosūtīju, man liekas, kaut kādus tur vairāk kā 800 ielūgumus, bet katram cilvēkam tā kā es sūtīju individuāli, un mēs nezinājām, cik ieradīsies. Mums bija absolūti melnā bilde, mums tāds, I don't know. Varbūt būs 100, varbūt būs 800. Jā, beigās bija kaut kurā ap 600, kas ieradās 500-600 cilvēku, kaut kas tāds. Okay. Es, starp citu, es vakar skatījos Netflixā tādas epizodes, kur nopērk automašīnas, viņas uzcīlē un tad pārdod. Un tad, kad ir tādas super ekskluzīvas automašīnas, tad viņi taisa tādas tā kā izsoles, neizsoles, tad tur ir lielais burziņš, lielais tusiņš. Un, jo tādu, piemēram, kaut kādu Lamborghini vai kaut kādu tur sporta automašīnu, kas ir, piemēram, pa 300-400 tūkstošiem, nebūs tā, ka visi pēc kārtas pirks, tu uztais kaut kā tur glamūrīgo ballīti, un tad meklē, vai tur būs kāds potenciāls investors, un tad varbūt mēģina taisīt to bidding war un tā tālāk. Okay. Tā kā tas ir labi, tev jau nav automašīnu tirzniecība tik tev kaut kas ir bišķiņ, jā. Oksforkā ir, bet tur nav, man liekas, vēl tas, tā kā. Jā, tur mums dārgākais auto, ko mēs ar Oksforku esam klientam atveduši, ir Lotus Eletre. Lotus elektroauto, tāds džipiņš. Bet mēs jau vedam klientam pēc pasūtījuma. Līdz ar to, un tad ir, protams, kaut kādi auto, kurus mēs paši nopērkam, ieraugam baiglabais deals. Bet, diezinu, vai taisīsim pasākumu, jo Model 3 2019. Gada esam nopirkuši. Jā, man vienkārši likās to, ka tas priekš tevis būtu tāda ritīgi forša lieta, projekts, pie kā pastrādāt. Un tā. Bet tad mums detailingu vajadzētu vēl. Zini, kas man ritīgi interesanti liekas, tas, ka Latvijā ir ļoti, ļoti daudz, vai vispār visā Baltijā, varbūt tu precīzāk zini, ir tādas, dārgas, ekskluzīvas tačkas parādījušās. Tā kā ļoti. Kādreiz es pastaigāju pa kluso centru, tur katru dienu tu var redzēt, tur McLarens, Lamborghini, tur Ferrari, tur kaut kādus geļukus jaunākos, vēl kaut ko.
Un es nesaprotu, ka visi uz kripto ir tik nenormāli bagāti palikuši, vai nezinu, kāds ir valsti apzadis, vai kas notiekās valstī. Zini, kā es vienmēr iesmēju par to, ka nav tā, ka Latvijā nav naudas. Tā nav. Ir vienkārši, viņi ir cilvēki, kuriem ir cilvēki, kuriem, protams, ir mazāk. Bet viens ir tas, ka, zini, kā tie luksus auto arī savā ziņā ir vairāk pieejami. Piemēram, kaut vai mums ir saloni atvērušies Rīgā. Jā. Mums ir McLaren salons, mums ir Bentley salons jau sen, mums ir Ferrari salons, mums ir Lambo salons. Ferrari tas, kas ir pie Hans Perona? Jā. Viņš tā kā skaitās tā kā oficiāli Ferrari salons, vai viņš ir zem kaut ko citu nosaukumu? Tev ir tā, ka lai tu būtu tā kā Ferrari salons, tev no sākuma tu atveries, un tad tu, man liekas, ka 2 gadus strādā ar mazlietotiem Ferrari. Bet oficiāli tā kā no dīlera ar mazlietotiem auto. Un tad tu savā ziņā pierādi viņiem to savu, ka tu māki strādāt. Un tad pēc tam viņi tev oficiāli piešķir, ka tu jau arī brand new automašīnas var pārdot. Jo es tieši gāju garām, un es nevarēju saprast, vai tas ir Ferrari salons vai nav. Un tā. Nē, tas ir ar oficiāli Ferrari saistīts. Lambo salons arī ir. Jā, man vienkārši beigās tāds pārsteigums un prieks īstenībā redzēt par to, ka Latvijā vēl visādi mašīni tie tusiņi notiek, kas slēgt tiek organizēti. Bet tur dažādi, viens ir kripto ļoti palīdzējuši šim visam attīstīties, jo tiešām ir diezgan daudzi, kas tiešām ar kripto ir nopelnījuši, bet arī daudzi, piemēram, uzņēmēji, kuri agrāk neatļāvās pirkt šādus auto, tad tagad tas tiešām ir kļuvis tāds, kaut kas ir nomainījies mindsetā. Cilvēki vairāk atļaujās tā pašikot. Kas ir forši, man tas patīk. Es atceros, kādreiz šitie te kaut kādi tur super ekskluzīvie, piemēram, Ferrari, viņi bija kaut kādiem 90. gadu bandītiem, viņi Jūrmalā turēja garāžā, un tad varbūt svētdien kaut kad maz aplīt izmet kaut kur apkārt. Bet tā, lai neviens neredz, lai liek nepievērst savu uzmanību. Tad tagad, man liekas, ka viss ir, beidzot izvilkuši no garāžām. Man ir kaimiņš mājā, kuram ir Bentleys, 2 McLareni un vēl Lambo. Un neatceros tagad 5. auto, bija vēl 5. auto. Lās. Jā. Tas ir ritīgi forši. Jā, bet atgriežoties par pasākumu vadīšanu, es zinu, ka tu arī vadi pasākums. Jā. Tā ir, ne? Jā. Tas ir tieši startup vidē vai vispārīgi, vai kā tu nokļuvi vispār līdz pasākumu vadīšanai? Pārsvarā tie būs kaut kādā ziņā ar biznesu vai sportu vai startupiem. Tad, kas man ir pēdējais? Piemēram, Eurobasket 2029 hostu valstu tātad paziņošana. Jā. Tad tur, piemēram, startup gada balva. Visi plus mīnus ir vienmēr bijuši saistīti kaut kur vai sports vai biznes un vēl, kas ir svarīgi, laikam arī angļu valoda. Jo tas, kas ir, manuprāt, mazāk, mums ir nenormāli krūtī pasākumu vadītāji, bet ne visi var brīvi, absolūti brīvi tā, ka arī improvizēt, ja vajag angļu valodā. Un tā ir vēl viena lieta, ka viens ir, ka es nāku no tās biznesa vides, un otrs ir, ka es varu brīvi tajā angļu valodā runāt. Kā es viņā nokļuvu? Katrā ziņā, tad, kad es jau biju, mācījos skolā, man jau patika. Es vienmēr skolā pieteicos visus tur žetonu vakarus, ja vajadzēja runāt, es vienmēr pieteicos, ka es gribu runāt un vadīt. Un tad pēc tam jau tas kaut kā dabiski aizgāja. Lauris Reiniks man bija uzaicinājis tur vadīt kopā ar viņu vienu TV šovu tur jau gadus atpakaļ. Un tas noteikti arī palīdzēja kaut kādu šo te, parādīt sevi. Un tad noteikti eksplozija notika, kad es sāku vairāk runāt Instagramā, veidot video, un tur automātiski arī cilvēki sāka uzrunāt un prasīt, redzot, ka es māku runāt tajos video un pajautāt, hei, vai tu gribētu kaut ko novadīt, bet no sākums bija ļoti tā startupi, biznesa pasākums, konference, diskusiju, piemēram, nomoderēt. Pārsvarā, es neesmu tas, kurš vada tur, piemēram, Ziemassvētku balles ir kāzas vispār, to es taču nemācētu vadīt. Zin kā, tā nevar teikt, visu var iemācīties, visu var sagatavoties, bet tas nav mans lauciņš. Es daudz ērtāk jūtos, tur startup pasākumos, viss, kas ir tādi tur sporta un tā tālāk. Un tad vairāk droši vien caur kaut kādu Instagram, caur kaut ko tādu, vai ne? Es teiktu, ka jā, un pēc tam jau, tur, tā kā es biju vienmēr aktīva startup vidē un salīdzinoši skaļa, tad cilvēki te pamana un pajautā, hei, vai tu vari mums novadīt tur, piemēram, startup gada balvu? Un tev jau atliek vienu reizi kaut ko novadīt, otru reizi kaut ko novadīt,
Un cilvēki jau pamana, viņi redz, un viņi automātiski tagad, piemēram, bija arī tā kriptovalūtas un blokķēdes asociācijas pasākums, kur arī viņi uzaicināja vienu to skatu vadīt. Un tu visas tās reizes, kad tu esi, kāds tev ierauga un atkal pajautā par nākamo pasākumu, uz tāda ķēdes reakcija. Mums podkāstā patīk runāt par naudu. Un es tev gribēju pavaicāt, cik maksā labs pasākumu vadītājs? Vispār? Vidēji, cik es teiktu? Jā, apmēram. Man liekas, ka no 1000 līdz 1500 ir tāds vidējais, cik, man liekas, ka prasa. Tas ir par kaut kādām stundām, par veselu pasākumu vadīšanu, jā. Man liekas, ka tas ir tāds profesionālāk. Skaidrs, ka iespējams, ka es tagad nosaucu par zemu, jā, un neviens neapvainosies, jā, ka jā ir augstāk, bet man liekas, ka tas ir tāds aptuveni tādiem jau profiņiem. Jā. Es gan parasti paprasu mazāk, jo es nejūtos, ka es būtu tas profesionālais pasākumu vadītājs, kā, piemēram, mums tur ir Zeltiņš vai Breidaks. Jā. Bet man liekas, ka 1000-1500 ir kaut kur tā robeža. Mums bija interesanti, mēs ar Arturu Lācu runājām, kas ir fotogrāfs. Viņš ir viens no Latvijā labākajiem kāzu fotogrāfiem tieši. Un mēs ar viņu runājām, cik ir vajadzīgs tātad, finansiālais ieguldījums, lai vispār varētu sākt normāli bildēt. Un tur, tā kā bildes apstrādāt un tā. Mēs nonācām, man liekas, līdz kaut kādiem 3 vai 5 tūkstošiem kaut kas tāds. Un komentāros, kas bija interesantākais, ko mums sāk rakstīt, bija tas, ka tas ir tāds ļoti iesācēju, tur daudz teica, es pat teiktu, tur 2, 3 reizes vairāk. Man likās, ok, es varbūt ne to profesijās izvēlējies. Jo tur tiešām daži teica, ka tur tev vajag datoru, kurš nebremzē, ja tev tur vajag kameru, tev vajag vēl rezerves kameru, tur vajag tos visus objektīvus vispārējo. Gaismas droši vien, vēl visāds ekipējums. Tur ritīgi crazy aiziet visas tās summas. Tāpēc es pats personīgi, piemēram, es neteiktu to, ka 1000-1500 ir kaut kas tur lēts vai kaut kas dārgs. Ja? Ir, protams, ja tā būs tāda maza dzimšanas diena, ja, kas ir pilnīgi cita koncepta pasākums, tur skaidrs, priekš tā tas varbūt būs tāds high-end cipars, kur es nezinu, tur tiešām varbūt var, ja svin otrdienas vakarā, varbūt ar Breidaku, piemēram, sarunāt, ja viņam nav nekā, teiksim, tanī dienā ieplānots, varbūt, ka viņam, teiksim, arī būtu ok. Restīvi, tu vari dabūt ļoti labu vadītāju pa salīdzinoši tīru ok cipariem. Nesezonā, jā, jo ja tas būs, piemēram, tā kā šogad, dargie dāmas un kungi, 8. augusts, piemēram, visiem saņem ir aizņemts, tāpēc, ka tas ir mīļākais, man liekas, kāzu datums. Tiešām? Tur notiekās vēl pasaules, tāpēc, ka tur ir 08, un tādēļ, ja vēl būtu kaut kāds, piemēram, nezinu, ja būtu 25. mēnesis un būtu 25 un 25, tad tur vispār visi cilvēki aizietu. Tad, kad bija, man liekas, 8. gada 8. augusts, tad tur, man liekas, visi gribēja precēties, jo tur vēl sanāk tā bezgalības tas simbols, tā kā astotnieks un tā. Tas ir arī viena no lietām, par ko mēs citreiz runājam, bet tas ir vairāk tā kā kāzu tieši aspektā. Ja cilvēki grib ietaupīt uz savām kāzām, mīlīši netaisiet 8. augustā. Ja, ja jūs paņemsiet kaut kādu datumu, kas nav tas pīka laiks saucamais, kas varbūt ir kaut kāda otrdiena vai svētdiena, kad cilvēki arī tādās dienās precās un tas ir ok, viesi izbrīvēs laiku priekš tā. Tad vienkārši var ļoti daudz iekonomēt uz daudziem māksliniekiem, uz telpām, uz visu kaut ko. Tas ir tāds neliels ieteikums citreiz, kad organizē, teiksim, tādas lietas. Es piekrītu par to, ka tā cena noteikti mainās no sezonas, no dienas, no datuma, un vēl no kā viņi mainās arī no tā, cik tas pats pasākumu vadītājs grib ļoti vadīt to pasākumu. Arī, jo man var gadīties, piemēram, pasākums, ka īstenībā es par brīvu būtu gatava pie jums viņu iet un darīt. Tā kā, bet ja jūs man vēl samaksātiet, superīgi. Tā, tas arī vēl ir atkarīgs no tā, cik tas ir kaut kas tāds īpašs, kur tu nemaz nevarētu tikt kā apmeklētājs pirms to pasākumu. Un tu līdz ar to tev īstenībā vadot ir tā iespēja būt tur uz vietas un klausīties. Un tā. Un tad es iedomājos, ja tev ir, pieņemsim, kaut kāda Eirovīzija, pieņemsim, jāvada kaut kas tāds, tad iespējams tur pat nav runa par ciparu, bet tur, teiksim, tāds 1000 vai 1,5, vai Oskara ceremonija, piemēram, ja? Tur 1000-1,5 būtu, varbūt. Es pieskozu Oskara ceremoniju par brīvu. Es novadīšu viņu par brīvu, ja man tur kāds ņems.
Jā, vēl Grammy iedos savu novadīto bez maksas. Bet uz, teiksim, tādu pasākumu es pieļauju domu, ka tur pat īsti pat apaus nevarētu atļauties nopirkt priekš tās skatuves. Ja? Skaidrs, ka, teiksim, tev varbūt nav priekš tā jāpērk apavi, pašam kā tā, tāpēc, ka tur ir visi stilisti un vispārējais. Bet jā, jautājums ar ko salīdzina. Tāpēc man interesanti, pieņemsim, kas ir, teiksim, tie vadītāju cipari uz kaut kādiem startup pasākumiem vai konferencēm biznesa un tādiem pasākumiem. Tu saki, ka tas vidējais apmēram 1000-1500. Es tā domāju, es jau neesmu nekad pasūtītājs. Tāpēc man jau nav jausmas, piemēram, ko tādi reāli lielie pasākumu vadītāji, ko viņi prasa uz tādiem lielajiem pasākumiem. Man tiešām nav jausmas. Okay. Tas ir tāds, ko es kaut kur esmu dzirdējusi, ka, piemēram, tie 1500, tā varētu būt. Un vēl jau, protams, atkarīgs, vai tā ir visa dienas pasākums, vai tas ir tikai vakara daļa, ja tas tur ir visas dienas moderēšana, tu no 9 rītā līdz 8 vakarā, tas skaidrs cipars ir lielāks. Bet varbūt tur 2-3 dienas. Tur vēl gatavošanās un mēģinājums vēl, jo man bija viens pasākums, kurā īstenībā mums bija vēl arī mēģinājums iepriekšējā vakarā, un es to nemaz nezināju, bet uzreiz pasākuma organizatori paši arī pateica, ka mums ir arī mēģinājums, bet par to mēs uzreiz vēl papildu pieliekam klāt. Neatkarīgi no tā cipara, ko tu nosauc, viņi uzreiz vēl pieliek klāt tur x summiņu par to, kad iepriekšējā vakarā tev ir jāiet vēl uz mēģinājumu. Jā. Ar ko specifiski ir startup pasākumu un biznesa tādas konferences? Man droši vien tā grūtāk salīdzināt ar to, ka jo es nevadu savukārt Ziemassvētku pasākumus, bet es esmu bijusi gan kā dalībnieks, gan kā organizators. Es domāju, ka... Man liekas, arī jaungada pasākumi, tā viņa laikam skaitās, man liekas. Jā, arī jaungada pasākumi īstenībā. Bet, tie biznesa, pirmkārt, tev ir aģenda. Tādā ziņā, ka, piemēram, ja tā ir konference, tev ir reāla aģenda, pēc kuras ir jāsako. Un tas, kas notiek, tātad visu laiku tiek tikai runāts. Skatuves nemainās nekas, piemēram, tev Ziemassvētku pasākumā, tad ir mākslinieki, tad ir dejotāji, tad kūku nes, tev visu laiku ir dažādas aktivitātes. Tad, piemēram, tādā konferencē visu laiku ir runāšana, un cilvēki, lai vai cik viņi ir ieinteresēti, viņi mieg ciet, viņi kļūst tādi, tā zāles atmosfēra kļūst tāda, un tev sanāk starp katru to runātāju, tev ir jāuznāk un viņi jāpamodina, un tev ir burtiski apmēram 10-20 sekundes viņus sapurināt, pamodināt, lai iedotu tam nākamajam, ka uznāk nākamais cilvēks, un viņš redz, ka tie cilvēki visi ir gatavi un skatās. Kā tu parasti to dari? Tu kliedz skaļi, tu, tur ārdies, lec salto. Kas? Pat nē, kā es parasti kaut kā... Es ļoti enerģiski runāju, un līdz ar to es jau uznākot ar tādu jaudu uz tās skatuves, tad bieži vien tie cilvēki ir tā, kas tāds ir, ka viņiem apmēram, viņus sapurina jau tas vienkārši ar kādu, jo citreiz ir tā, ka tie runātāji, kas ir uzaicināti, viņi jau nevienmēr ir skatuves cilvēki. Un tāpēc, kad viņi sāk runāt, viņi runā ļoti interesantu tēmu, bet viņi runā, un 2024. gada dati rādīja, ka šāda ir statistika. Un tā viņi, piemēram, 30 minūtes norunā. Un lai cik tev būtu interesanti dati, cilvēkam tāpat viņš sāk iemigt. Un tad, attiecīgi, es vienkārši nomainu uzreiz to uzceļam gaisā, jo pēdējā lielajā konferencē, kuras tagad biju, īstenībā man visas dienas garumā bija tikai 2 runātāji no kaut kādiem 11, kuri bija enerģiski tādi, pēc kuriem es uzgāju, un man bija tāds, es varu tā mierīgi tieši tagad cilvēkus, lai viņi nav tagad visu laiku uzvilkti, lai viņi var izlaist gaisu, un jo pārsvarā tomēr tie runātāji, viņi ir diezgan mierīgi, un tev jau uznākot skatos tikai ar tādu jaudu par to, ka paldies, un nosauc tur kaut kādas 2 lietas, vai es vienmēr cenšos, ka man atsūta scenāriju, es arī vienmēr cenšos. Cerēs ir tā, ka viņi ir uzrakstījuši tekstu, un es vienmēr prasu, vai es drīkstu mainīt. Un tad es viņu vienmēr cenšos pamainīt kaut ko piemēram, interesantu. Tur, ja nākamais uzņēmums, tad es atradus kaut kādu interesantu faktu par to uzņēmumu. Kaut ko tādu netradicionālu, ko es zinu, ko visticamāk uzņēmums nestāstīs. Un tad, kad kaut ko paķert tos cilvēkus. Mēs kādreiz, piemēram, uz kaut kādiem tādiem publiskākiem koncertiem vai ko, ir grupa, pieņemsim, kas uzstājas, un es pieeju pie grupas, es saku, varat iedot man 3 interesants faktus par sevi, pieņemsim, ja? Varbūt grupa, kas ir, piemēram, uzstājusies visās Eiropas Savienības valstīs, ja? Vai grupa, kura kādreiz ir koncertējusi tur 10 miljonu auditorijas priekšā un tā. Un, ja viesi vēl nezina to grupu, tad tas ir tā, man liekas, baigi interesanti šitā tā izstāstīt, iedot tos faktus, ka, wow, un tā. Un citreiz arī kāda runātāja vēl kādus, es mēģinu kaut ko tādu interesantu vēl atrast,
Un tas ir tāds, man liekas, baigi foršs veids. Bet man iešāvās prātā vēl viens jautājums, ko es tev gribēju pavaicāt. Iedomājies, ka tu esi biznesa konferences apmeklētājs. Un tu tagad sēdi, un ja tev ir tas dačeks, kur var izmērīt šito te gaisa līmeni, cik ir skābeklis attiecīgi telpā, tad tu redzēsi to, ka tur viss ir slikti. Varbūt ventilācija nav tā labākā un tā. Un tagad tev ir tas monotonais runātājs. Ir pieklājīgi celties augšā, iziet ārā, mazliet pastaigāt, lai to atkal uzņem bišķiņ to skābekli enerģiju, un tad nākt apakaļ klausīties ar pilnu jaudu, vai labāk mēģināt caur visu to, ka tu miedz ciet. Kā apmeklētājiem, jā? Te ir tāds koks ar diviem galiem. Jo es teiktu, jā, protams. Bet tagad iedomājies situāciju, ja tev sēž zālē 100 cilvēku, un visi 100 cilvēki tagad, jāaiziet pēlpot, un viņi visi reizē pieceļās un iziet. Jā. Un tad tas vairs nav labi. Līdz ar to, ja tas ir tā, mēs sačukstamies vienam cilvēkam, pasakam, jā, es teiktu, jāaiziet ārā, bet tā kā tomēr tādam cilvēku kopumam, diemžēl ir... Tu esi viens individs, kas sēž auditorijā un tā. Un es vienkārši zinu, ka ir arī tie runātāji, kur ļoti sāk pēkšņi satraukties, ja kāds pieceļās kājās un iziet. Un noteikti ir kādi. Zini kā, varbūt es, protams, citreiz spriežu pēc sevis. Man vispār nekādu neizsauc emociju. Ja visi pieceļās un aiziet, būs tāds, labi, kas notiek. Bet, ja kāds iziet ārā, citreiz cilvēkam zvana telefons, viņiem ir jāiziet kādu satikt, viņam vajag uz toleti, viņam palika slikti. Tev tur būt 101 iemesls, un tas nebūs par tevi, kāpēc cilvēks piecēlās un aizgāja. Tāpēc citreiz, piemēram, ka es zinu, kur ir tādas garākas konferences, kur parasti tās runas ir stundu, un es esmu apmeklētājs. Es parasti cenšos sēsties kaut kur aizmugurē, jo es zinu, ka es stundu neizturēšu no vietas. Man noteikti vajadzēs iziet ārā un pastaipīties. Cik ir optimālais laiks, lai, piemēram, pirms un pēc pauzes, cik runātājs var salikt tādā pasākumā? Nesapratu? Restīvi, piemēram, ir, programmā ir 8 runātāji, katram ir pa pusstundai laiks iedots, bet vajadzētu arī kaut kādas pauzes pa vidu, lai tieši tur tā kā izveidinātu telpu un tā. Cik tevuprāt būtu optimāls laiks, līdz cik cilvēkiem drīkst ļaut sēdēt vienā telpā, tā kā bez kaut kādas pārējas uz kaut ko citu vai pauzē? Es teiktu, ka tomēr, bieži vien jau mēģina saspiest un tās pauzes liek retāk. Es teiktu, ka tomēr pēc kaut kādas jau 1,5–2 stundām ir nepieciešama pauzīt. Kaut vai tāda super īsa, bet zini, kur ir problēma citreiz, ko es novēroju? Ilgstais pauzīt, pēc tam ir grūtāk tos cilvēkus savākt atpakaļ. Jā. Un tāpēc arī es zinu, ka, protams, organizētāji no tādas praktiskuma puses liek tās pauzītes retāk, lai pēc tam ir, nav tā, atkal tas, ka viņi ieliek piemēram tā, ka tev ir pusdienu pārtraukums, tad tev ir tā stunda kaut kur, un retāk tās 5–10 minūšu pauzītes. Bet, ja tā ir tikai viena zāle, viena skatuve, tad ir vienkāršāk, bet līdz ko tev ir kaut kādas 2 skatuves, tā ir atkal grūtāk dabūt uz to, kurā bija pauzīte. Teic 5 minūšu pauzes, šito citreiz dzirdu no organizatoriem, kas saka, mēs tur 5 minūšu pauzīti ieliksim, tur ir pasākums uz 150 cilvēkiem. Es saku, mīlīši, kamēr viņi piecelsies, kamēr viņi vispār sāks tur virzīties, tikmēr jau būs 5 minūtes pagājušas, tad vēl kaut kāda pauzīte. Jā, kaut kāds tur toalets, citi uz bāru, citi ārā, svaig gaisa pālpot, un tās nav 5 minūtes. Un tad vienkārši, tur vairāk pēc tā cilvēku skaita. Mēs parasti skatāmies pēc tās visas telpas un vispārējā. Vislabākais ir vienkārši nodrošināt tiešām ventilāciju telpā. Satrisina ļoti daudz jautājumus. Un, ja ir iespējams, ka tev vēl kaut kāds loks, kur tu vari atvērt, lai visu laiku vispār tāds patīkams svaigs. Kā ir citu telpām Latvijā šobrīd? Ir ok ar visu, ventilācija ir visu? Man lielākā daļa visu pasākumu ir Hanzas peronā. Okay. Līdz ar to, jā. Hanzas peronā skaidrs, tur viss ir kārtībā. Ir vēl kādas vietas, kur tu vari teikt, tur vispār viss ir superīgi, tur ļoti ērti strādāt un ļoti forši? Man patīk arī bijušajā Essential, tagad kā viņu sauc digitālās. Digital Art House. Jā, man arī tur patīk. Viņiem, tur tajā, kas ir iekšā, tur tā telpa. Tur vēl tas ekrāns un viss ir ļoti, ļoti forši, man liekas. Es arī esmu tur strādājis. Tā ir tāda vienkārši uzreiz otrā, ko es iedomājos, kur man tiešām, es atceros tā, ka es tur 2 reizes biju, man abas reizes likās, ka gaisa pietiek, ir ļoti ērti, ir backstage. Bet es domāju, ka ir arī cita. Es jau visur neesmu bijusi. Es neesmu galīgi tur vadījusi pasākums. Tik daudz. Kā ar Fandodromu? Jā, pareizi. Tur es arī biju. Jā, tur arī labi. Tur nekāda problēma nav. Jā.
Centrs man vēl patikās. Jā. Tur ir, man liekas, ļoti kolosāli vispār. Vadījis arī neesmu, bet es tur uz vairākiem pasākumiem. Es domāju, ka tur arī noteikti es biju uz vairākiem pasākumiem. Man liekas, ka tur vispār ir ļoti forši izdomāts tas koncepts jaunais, jo kādreiz tur bija kaut kāds tur veikals un vēl kaut kas. Un tad entos gadus tur nostāvēja tukšas tās telpas, tā kā tagad vismaz man prieks, ka tur ir kaut kāds tāds reāli jēdzīgs, jēgpilns pielietojums tam atrast. Ķīpselē, man liekas, arī ir, ar to viss ir super, bet tur ir milzīgi tie angāri, attiecīgi, izstāžu halā. Okay. Un tā, es vienkārši domāju, vai mums ir kaut kādas tādas telpas, kurās ir kaut kas tāds, kas ir tik ļoti uzkrītoši, kad varbūt kāda vieta, kurai, tur teiksim, nav labi ar visām tām ventilācijām vispārējām. Ziņā, man liekas, tā ir tad, kad kaut kādi pasākumi, piemēram, tajā pašā Tallinas kvartāla angārā, viņā forša tusiņu vieta, bet, piemēram, tajā reizē, kad mums bija Oksdrēva atklāšanas pasākums, ārā bija plus 30 grādi, viņiem nav nekādu kondicionieru, nekā tam līdzīga. Līdz ar to, tur visi bija nosvīduši un slapji un tādā ziņā, bet, telpas ļoti foršas, mēs tāpēc tur gribējām, jo tur tāds burziņš ir, tur tāda tiešām ballīša sajūta uzreiz tāda, bet līdz ar to, tur ir grūtāk tad, ja ir tāds milzīgs, jo viņiem arī, kā viņi toreiz teica, viņiem arī nav paredzēts, ka tik daudz cilvēku sanāks kā uz to mūsu pasākumu, un tad līdz ar to tu jūti, varbūt šīs telpas nav precīzi paredzētas, bet es nespēju iedomāties īstenībā to atklāšanas pasākumu nevienās citās telpās, jo tieši tās telpas viņas ir tik tādas vienlaicīgi gaišas, vienlaicīgi tāds hipsterīgs, ka man tik un tā liekas, ka viņas bija tā kā labākās telpas priekš tā pasākuma. Bet, jums jau arī izlabojies, ja es kļūdos, bet jums jau arī mēķautori bija tikai jaunieši vairāk, vai ne? Nē, mums jau tikai no reāli, piemēram, daļai auto tikai no 25 gadu vecuma braukšana. Okay. Un pašiem vienkāršākiem auto, kas bija tikai Model 3 standard range, tikai tam bija no 21 gadu vecuma. Okay. Es tikko sajūtos vecs laikam, tāpēc es nebiju šo faktu pamanījis. Mums jau nebija tas atvērtais pasākums. Viņš jau bija tikai ar ielūgumiem. Līdz ar to mums nebija tik būtiski, ka tur ies cilvēki, bet tik un tā, tur tā neatkarīgi no tavu vecuma, aizjot turien, ir tā sajūta, ka, tagad ir proper pasākums, ir ballīte, sākam. Mēs gribējām to sajūtu. Tā vieta tieši bija tāda, kur tieši jaunieši protams. Mēs vienkārši gribējām to ballīšu sajūtu, tev atnāk cilvēki, kur ir pieaugušāki, nevis 18-gadnieki, bet ir tā ballīšu sajūta, tev ir sajūta, ka tu atkal esi jauns un sprigants, un tu gribi braukt ar to Teslu, un viss notiek. Kā, man īstenībā ļoti patīk Tallinas kvartāls, bet ir tā, ka es citreiz aizēju ar saviem draugiem uz turieni, un viņi ritīgi sajūtās tā kā pensionāri. Tāpēc, viņi skatās tur apkārt vienu bērnu, kā apmēram. Tas ir jau cits vēl jautājums. Izstāsti, kā ir ar auto pasākumiem? Tu esi daudzos piedalīsies, ar ko tie ir īpaši, kas tur ir tāds, kā viņus vispār veido, jo tas nav tāpat kā uzorganizēt Latvijas dzelzceļam, piemēram, Ziemassvētku balvu. Jā, tas ir pavisam kas cits. Auto pasākumu, kas viņiem parasti visbūtiskākais ir šīs te road trips, kur dodas, un tā īstenībā. Tad man draudzene, kas ir Porsche kluba prezidente, viņa rīko ļoti daudz šos Porsche klubam pasākumus, un mēs ar viņu esam arī daudz par šo runājuši, ka tur tā sarežģītākā daļa jau īstenībā ir tieši tā road trip daļa. Jo viss pārējais, kas ir, nezinu, pirms tam tur brunch, kartingi vai tur kaut kādas citas izklaides, tā jau ir vienkāršākā daļa, bet tas road trips, kur tev ir jāorganizē, kur iedomājies tev brauc tur 100+ automašīnas, visas abnormāli jaudīgas, tev brauc viņas milzīgā konvojā uz kaut kurieni, un tev ir jānodrošinās, ka nesāksies pēkšņi apdzīšanas, ka kāds neizdomās, ka es tagad gribu parādīt, ka mans auto jaudīgāks kā tavs auto, un tātad tomēr tev ir jāsaprot, ka uz ielas ir arī citi cilvēki, tu nevari sākt citiem traucēt, un tā ir tāda no tādas organizatoriskās puses sarežģītā daļa, kur tev vajag papildu cilvēkus, vajag papildu drošības auto, kas pieskata arī, tev tur ir jāorganizē grupiņās apmēram tās mašīnas, un tu zini, kurš ir līderis tai grupiņai, un pārējie arī zina, ka tas ir manas grupiņas līderis, un es viņu nedrīkstu viņam iet garām, tātad man ir jāturās visu laiku aiz viņa. Kā ir, ja, piemēram, brauc konvojs un priekšā kāds, Hyundai Getz uz, 60 brauc, kur ir atļautais 90? Tad notiks, tad notiks, protams, apdzīšana, bet tie ir tie
Nu, jā, tādi, protams, riskantie punkti. Un, protams, pirms tam arī, tad, kad tas organizēšanas process tiek izbraukts, viss maršruts. Viņš tiek izbraukts gan iepriekš laicīgi, gan pēc tam, piemēram, tikko arī satiku vienu no Porsche salonu pārstāvjiem. Viņiem arī notiek pasākums, tāds kā road trips, un viņi burtiski paņem speciāli 911 mašīnu, kas ir relatīvi zema, un tad brauc to maršrutu, lai, piemēram, pārbaudītu arī, vai nav kādas bedres, kur kāds no tiem dārgajiem, krutajiem auto iebrauks tajā bedrē un būs viss slikti. Tad viņi pat tam pievērš uzmanību, braucot cauri un skatās, vai tas ir ok. Tu mēģini arī atrast, protams, vietas, kur tev nav visu laiku, piemēram, tur šoseja, pilsētiņa, nu, ka tev nav visu laiku arī tā raustīšanās. Nu, tur ļoti daudz tādu nianšu, jā. Okay. Un kas ir, es saprotu, ka labi ir starta punkts, ir finiša punkts, varbūt pa vidum kaut kur vēl ir pusdienu punkts, droši vien degvielas uzpildes stacijas, bet kas ir tā doma? Ir kaut kāda uzdevuma parasti pa vidu, ko darīt, ir kaut kas, nezinu, tā kā kaut kāda orientēšanās, kā atrast kaut kādas noteiktas objektus? Orientēšanās tur nav, tas ir tāds cita veida pasākums, jo tur tomēr visi grib izbraukt ar tiem saviem auto, un tā sajūta, ka tu brauc ar visiem kopā, ir tāda ļoti, ļoti spēcīga. Tiešām tā ir tāda komunas sajūta, tāpēc tādas orientēšanās parasti īsti nenotiek, bet mēdz būt tie punkti pa vidu, piemēram, pagājušā gada tur viena kluba noslēguma pasākumā sākām ar branču, tad aizbraucām uz kartingiem, tad no turienes aizbraucām uz pusdienu vietu, un tad kā road trips sanāk visas dienas garumā. Tad savukārt tikko tas pēdējais pasākums, kur bija tur, atkal bija izdomāts citādāk, ka visas tās aktivitātes ir sākumā, un road trips ir tikai ar vienu pieturpunktu, kas ir, tāda kā uzpildīšanās vieta ar ēdienu, dzērienu un tā tālāk, un ka tiecīgi tu brauc līdz turienei. Bet, kas ir tās aktivitātes, kuras parasti liekat programmā iekšā? Visbiežāk tie ir kaut kādi kartingi, kaut kāds automuzeja apmeklējums, tur paintball veidīgā aktivitāte. Kaut kas tāds parasti būs vairāk sportisks, vairāk motorizēts, ar sacensību garu, kaut kas, kur ir jābūt kādām sacensībām. Vai, piemēram, tas būs, kur pa ceļam pēc tam aizbrauc uz kādu trasi, kur tu to mašīnu var arī pa trasi izbraukt, ne tikai pa ceļu šoseju, bet reāli izmēģināt savus spēkus trasē. Vai arī to rīko, piemēram, tā pati Madara tajā Porsche klubā, viņi arī rīko atsevišķi trases dienas, kur burtiski tā kā tev viens ir, piemēram, tur atklāšanas pasākums, kur jūs dodaties road tripā uz kaut kurien, kur galā vienmēr noslēgumā ir ballīte. Tā ir arī vienmēr vieta, kur paliek pa nakti. Vai tas ir atgriežoties atpakaļ Rīgā vai aizbraucot uz citu pilsētu, tad ballīte noteikti tur, kur paliek arī pa nakti. Un tad savukārt vēl atsevišķi tu rīko, piemēram, šajā gadījumā Porsche klubs, trases dienu. Un trases dienā tad tev savukārt ir daudz un dažādi elementi, gan tur visādas čūskiņas izbraukt, gan bremzēšanas ceļi, gan pati trases, lielā, piemēram, biķernieku trases braukšana un tam līdzīgi. Labs. Ja šitais man uzreiz asociēs arī ar kaut kādiem tiem moto visādiem pasākumiem. Tur jau droši vien līdzīgi. Domāju, tikai tur, teiksim, visas tās čūskiņas un tā tālāk, man liekas, tur tā manevrēšana mazliet varbūt, es nezinu, vai interesantāka vai nē. Es ar moci nebraucu, tāpēc man ir grūti pateikt. Man ļoti patīk ar mašīnu. Braukt gan ar trasē. Ar mašīnu daudz stabilāk. Jā, bet tur arī ir tāds, atkarībā no tā, kāds tev ir tas auto. Ja tev vajag uz ātrumu izbraukt to čūskiņu, piemēram, es braucu vienreiz Ungārijā, tur trasē, tur bija tā uztaisīts no sākuma čūskiņa, tad tu ieskrienies, tad tev ir bremzēšanas ceļš, tu apmet riņķi, un tev ir vēl viena čūskiņa, kas jāizbrauc. Un reāli vismaz tu to mašīnu var izmest ārā. Tu burtiski tajā ātrumā, kādā tu laidi, ja tu neprecīzi kaut ko veic, tā mašīna vienkārši izmetās ārā tev, un tev viss tavi čūskiņi ir pa galam, un viss tavs laiks ir pazaudēts. Klausies, mēs pirms tam, pirms ierakstu runājām par darbiniekiem. Šito es vēl vienkārši, kamēr mums vēl laiciņš, es gribēju tev pavaicāt. Kas ir varbūt tās svarīgās lietas vai kaut kādi principi, pēc kā izvēlēties darbiniekus? Teiksim, iedomājies, tev vajadzētu aģentūru veidot no jauna, tev vajadzētu pieņemt darbiniekus. Kas būtu pirmkārtām tās pozīcijas, kas tev būtu nepieciešams, un otrs, pēc kādiem kritērijiem tu izvērtētu, kurš būtu derīgs darbinieks un kurš varbūt arī mirklī nē? Pēc tā, kā izvēlēties reāli, ko es sapratu, enerģija? Ir vai nav enerģija?
attieksmes jautājums nav tik būtiski, vai tu tiešām esi precīzi to darījis, bet tava attieksme, ka jā, es gribu iemācīties, es gribu kaut ko sasniegt dzīvē, nu tāda ambīcija, jo, zin kā, citreiz ir tā diskusija par to, ka paņem cilvēku, kuram nav īsti ambīcijas, lai viņš vienmēr paliek tavā uzņēmumā, vai paņem cilvēku, kurš tavā uzņēmumā daudz ko iemācīsies un aizies, nu labāk ir paņemt to cilvēku, kurš tomēr varbūt nākotnē aizies, bet vismaz kamēr viņš būs tavā uzņēmumā, viņš performēs vislabāk, jā. Tāpēc līdz ar to tas ir tas, ko mēs esam sapratuši, ka tas high performer, tas spēlētājs, un tas ir baigi svarīgi, ka viņš grib uzņemties, ka viņš grib uzņemties atbildību, ka viņam gribās īstenot savas idejas. Jo tas, ko es sapratusi, man noteikti negribās nevienu, kur man ir jāmikromenedžē. Kur man ir jāstāv blakus un katru rītu jāsūt tev to-do lists un darba uzdevumu. Ne, man gribās, lai tas cilvēks vismaz nāk klau. Es izdomāju, ka mēs šodien varētu darīt šādi. Vai, piemēram, nezinu, ja tas ir tieši par aģentūru būtu, un man vajadzētu radošo cilvēku, tad es gribētu tādu, kurš saka, Nē, kāpēc darīt tā, kā tu saki? Man ir labāka ideja. Es gribu tādu cilvēku, kurš saka, nē, man ir labāka ideja. Paklausies, mēs varam izdarīt šādi. Un tas ir tas, ko man gribās. Un tā, jā, daram pa tavam. Nu, ne, var jau gadīties, ka slikta ideja un tā, bet... un kā to, protams, atrast un saprast, nu, mēs esam sapratuši, ka mēs citreiz esam arī kļūdījušies, jo pirmais iespējas mēdz būt maldīgs. Jā. Nu, galvenais jau īstenībā, ko mēs arī esam pieļaujuši kļūdu iepriekš arī Oksdraivā, ka mēs tā kā baidamies tajā brīdī šim cilvēkam palūgt izbeigt darba attiecības, jo ir kaut kāds tas tā emocionālā piesaiste, kur tev liekas, bet tu taču izvēlējies to cilvēku. Viņš no sākuma atstāja tik labu iespaidu, un tad tu velc garumā, tev liekas, bet varbūt viņš mainīsies, varbūt viņš pielāgosies. Nu, tā ir tāda lieta, kas jāiemācās, ka nē, nu, ja tu saproti, ka tur pēc pusgada nekas nav mainījies, tad es uzskatu, ka nekas arī diži nemainīsies. Ja, protams, ja tu esi izdarījis no savas puses visu, tu esi iedevis viņam visus resursus, tu esi piedāvājis palīdzību un tā tālāk, jo varbūt cilvēks vienkārši, īstenībā tu visu laiku biji noslēgts, un tam cilvēkam nebija nekad iespēja ar tevi pat runāt un izstāstīt savas idejas. Ir kaut kas tāds, teiksim, komandā, pieņemsim, vienalga, te varbūt ir 5, 3 vai 10 cilvēki. Ir kaut kas tāds, kas ir itīgākais tāds, nu, tās iekšējās sajūtas killeris, kad teiksim, tu nāc, tu jūti, kad vairs uz ofisu visi vairs nenāk ar tādu entuziasmu un prieku, tikai tāpēc, ka ir vai nu kāds, kaut kas tāds, ko cilvēks kāds darītu, vai kaut kāds, nezinu, konkrēts cilvēku tips pieņemts darbā, vai kaut kas, esi kaut kā tāds saskārusies? Jā, mums ir bijusi tā situācija, un no sākuma tas pats smagākais ir tajā, ka īstenībā jau tev, kad tu esi, piemēram, vadītājs, tev jau visu nestāsta. Ja, piemēram, tavas komandas starpā viņiem notiek kaut kādas ķildas vai kaut kas tāds, viņi jau tev nenāk un nestāst un nesūdzās. Tas tā kā katrā uzņēmumā ir tā WhatsApp grupiņa un ir WhatsApp grupiņa bez menedžera. Jā, vai bez vadītāja. Precīzi. Un mēs arī to zinām, ka viņiem vienmēr visiem ir bijuši arī visos uzņēmumos, kas mums ir bijuši. Un tad ir tāda. Tu saproti, tu pamani, ka kaut kas ir noticis. Tas arī nav uzreiz, tas ar laiku tu pamani, ka kaut kas ir noticis. Bāc, un tas ir baigi grūti saprast, kurš ir tas vainīgais, kur ir tā toksiskā puse. Jo mums arī tur no sākums bija tāda līdzīga situācija, un mums tad bija tā, ka mums likās tā ir viena persona, beigās izrādījās tā ir cita persona. Un to tā noskaidrot nemaz nav tik vienkārši, un man nav tāda uzreiz pat padoma pateikt, kā to risināt, bet skaidrs, ka komandas iekšienē viņi paši to neatrisinās. Ir jāiesaistās. Ir vienkārši jāmēģina runāt, bet bieži viņi, protams, negrib runāt, bet ir jāmēģina atrast. Un tad, kad tu saproti, kurš tad ir tas īstais, toksiskais vai vainīgais, tad ir vēl viena lieta, ko kļūdu nevajag pielaist. Nu, ir jāpārtrauc attiecības. Nevar tad vilkt garumā. Nu, nevar. Jo tad arī pārējie cilvēki, viņiem savā ziņā zūd ticība tevī kā vadītājā, ka viņi redz, ka tu jau tāpat nerīkosies. Tad kāpēc man tev nākamreiz kaut ko teikt, ja tu tāpat jau nepieņemsi skarbu lēmumu un tādu. Un tu saproti, ka tā toksicitāte ietekmē darba produktivitāti un rezultātus. Tur nav variantu, tur vienkārši uzreiz, jo mēs paši esam pieļaujuši šīs kļūdas un gājuši tam cauri un pēc tam vienkārši sapratuši, ka labi, nākamreiz darīsim citādāk, jā, bet tas noskaidrošanas process ir, man liekas, tāds. Tad tev bišķiņ tādā detektīva lomā jāiejūtas, un tāpēc jau saka, ka, piemēram, uzņēmuma vadītājiem, īpašniekiem īstenībā, tāda
savā ziņā arī HR loma tā ir un savā ziņā psihologa loma. Un no tās lomas es zinu, ka daudz tā kā grib atbrīvoties, bet tā nevar. Ja tu esi tā uzņēmuma, labi, tagad, protams, mēs runājam kolu, ja? Ne jau CEO tagad iesaistīties, jo loģistikas daļā ir toksiskums. Bet kamēr tas uzņēmums ir jauns un tu esi tas kā CEO vai co-founderis vai whatever vadītājs, tu jau esi tā sirds un dvēseli tam uzņēmumam. Līdz ar to tev ir jāiesaistās. Tu nevari to nogrūst, ka, hei, paņemsim uzreiz HR menedžeri. Man liekas, ka uzņēmumiem pašā sākumā noteikti nav jāalgo HR menedžeri. Es domāju, ka, ja tas ir kaut kāds milzīgi liels uzņēmums, tad var būt, tas ir citādāk. Tas ir savādāk, jā, bet ja tas ir līdz, man liekas, 5-10 cilvēku komandai, tur varbūt sākot no 10 cilvēku, kur es redzu tikai HR personas lomu, liekas, bet tad, ļoti individuāli. Mums bija Oksdrēvā, mums bija 23 vai 25 cilvēki, mums nebija HR menedžeri. Un tā HR menedžeris bija viens no co-founderiem. Viņš atbildēja par finansēm un par HR. Rekord par to pašu tematu vēl paturpinot. Es strādāju vienā uzņēmumā, kur bija maiņu grafiks, un tur bija tā, ka viens no darbiniekiem izdomāja to, ka, hei, kaut kā tur saklausījās, ka viņiem baigi daudz tiesības un tā, un tad sāka ļoti kaut kur visiem stāstīt to, ka pēkšņi mums tur tagad pa maz maksā vai vēl kaut ko tur vajadzētu tur, 8-kārtīgi maksāt, tāpēc, ka ir kaut kāda Ziemassvētki vai kaut kas tāds, un visiem vienmēr maksāja tā kā ir jāizmaksā un tā. Un pēkšņi ar to visu attieksmi visi kaut ko sāk protestēt, iekšēji sākās kaut kāda baigā tā ņemšanās par kaut kādām lietām, un tās ir kaut kādas tādas situācijas, kuras nesaprotu, kā tā vispār var. Cilvēki ir cilvēki, zin, kā mēs visi esam cilvēki īstenībā jau, tas jau arī jāsaprot, ka, kā Gary Vee vienmēr saka, tu nekad nevari gaidīt, ja tu kādam savam komandas loceklim nedod daļas uzņēmumā, tu nevari no viņa sagaidīt, ka viņš rīkosies un domās tāpat kā tu ar tādu pašu atbildību un neprasīs vairāk naudu. Nē, tā kā to es esmu pilnībā sev pieņēmusi, ka kamēr vien tu nedod cilvēkam daļas uzņēmumā, tu nevari sagaidīt, ka viņš tagad tieši kā tu uzvedīsies, lai tikai tam uzņēmumam, jo kāda viņam tā interese dienas beigās. Viņam, ir alga, viņam iespējams ļoti patīk tas, ko viņš dara, bet viņam pats viņš ir prioritāte, nevis tavs uzņēmums ir viņa prioritāte. Nostrādāja tur, 9-5 un viss ir kārtībā. Un tas viss ir normāli, tā kā tiešām tas ir absolūti normāli. Pirms mēs noslēdzam ar tavu jautājumu nākamajam viesim, es gribu vēl pavaicāt vēl vienu lietu. Kā ir ar kurioziem pasākumos? Tas, man liekas, bijis ļoti daudz visādos pasākumos, neobligāti vienmēr vadījusi vai kā organizējusi vai kā savādāk, bet tu noteikti esi redzējis visu kaut ko. Rekur Ingemārs, piemēram, mums pagājušajā epizodē stāstīja par to, ka viņi sāk pasākums to, ka pilnīgi tumsa, un tagad viņam par rāciju saka, ir baigie sūdi, un viņš prasa, tas var pagaidīt, vai tas ir tāda steidzama lieta. Un izrādās, ka tad, kad izslēdzās gaisma, bija gaisa apkopēji, un viņi kaut kur paklupusi, viņi pāršķēlus tur laikam piera vai ko tur viss asinīs, viss slikti. Beigās jau viss bija kārtībā, viņai tur kaut kāds tur tās šuvis uzlika, viss bet fakts kā tāds, vienkārši tas bija, kaut kas tāds, ko laikam būtu grūti iedomāties, vai kaut ko tādu paredzēt, kaut ko tādu, kas notiktās. Bet īstenībā podcastu laikā mēs ar daudziem runātājiem esam nonākuši pie tā, ka notiekās visādas problēmas tieši tumsā. Viesi dejotāji tur nokrīt kaut kur no skatuves. Jā, tur apkopē, kaut kur tur pakrīt un tā. Mūziķiem arī tur kaut kur esot bijis, teiksim, pa skatuvi jāiet un apmēram jāiemācās, kur vispār var iet un tā. Zin kā, es tādus baigos kuriozus īstenībā neatceros. Vienā pasākumā tas bija vēl, ko es organizēju, kur vienkārši kolēģi savā starpā sāk kauties. Okay. Un tu saproti tajā brīdī, ka ir viens apsargs, kurš ir paņemts priekš pasākuma, un viņš nevar viņus visus izšķirt. Un tad rezultātā pasākuma vadītājs gāja un arī tā kā mēģināja izšķirt un nedabūt pa seju sev, jo, protams, ka tur jau ir alkohols iesaistīts un viss pārējais. Tas bija laikam tāds, kur arī es biju kaut ko citu darīju, un tas pasākuma vakar vadītājs man zvana, jo viņš ir tajā zālē un saka, klausies arī, ka ir tūdi,
Ir tūdi mums kaujās, tā kā mēs, ko darīt, tagad saucam policiju, mēs neesam tā kā pilsētā, mēs bijām rīktīgi nost, izīrējuši vienu tā kā viesu to nama kompleksu. Nu, tur arī bija tāds, un tad pēc tam savukārt, nu, tur beidzot izšķīra, un tad savukārt tur tam vakar vadītājiem bija uzradies, piesities tāds draugs, ka viņš no viņa vairs, nu, viņš nevarēja nāk, es nezinu, kā lai es tieku vaļā, jo viņš arī bija labi iemetis tas viesis, un viņš burtis tā kā neatlaidās no tā pasākuma vadītāja un lika viņam visu laiku dzert, un ja viņš nedzēra, viņš viņam fiziski ņēma glāzi un liek pie mutes un ceļ augšā tā, ka tev, nu, līs vienkārši virsū. Tas ir tāds vienīgais, ko es atceros, ka tas bija tā, ka adrenalīns tajā brīdī uzkāpa augšā. Gan jau ir bijuši kaut kādi citi kuriozi kaut kādos pasākumos, bet iespējams es viņus nepamanīju. Nu, tev ir bijis arī kāds kuriozi. Es atceros, te, kad tu vēl City bija vadīja, tad tu stāstīji vienreiz par kuriozi, kad esot bijis nozagts, vēl atceries, ka bija skūteri. Un bijis nozagts skūters, kaut kur uz balkona nolikts, un tad, ko tur apmēram tā, ka tur neviens nebūtu pamanījis, vai vēl kaut kas. Tad varbūt no tiem laikiem ir kaut kas tāds interesants, ko izstāstīt klausītājiem. Nu tādi, viens ir, kur nozaga skūteru uzliku uz savu balkonu, un tā kā mums ir GPS, un mēs redzam, ka stāv mūsu skūteris ar visu zīmolu, logo un visu. Un tu pieklāvēji pie tiem durvīm, un viņi saka, nē, neko nezinu, mums nav skūteri. Bet jums uz balkona ir, nē, nav. Nav, ne, jums uz balkoni? Nē, nav. Tas bija tāds, un tad bija viens, kas bija arī degpunktā. Tas arī īstenībā no City bija laikiem, kur Džeks tika apturēts, viņš bija pie stūres, dzērumā vai kaut ko salietojies, un viņš teica, ka tā ir viņa mašīna, tā City bija, viņam esot uzdāvināt. Un viņš bija pilnībā tā kā nost un vispār nesaprata, ko viņš runā, un viņam tur kaut kas no kaut kāda datora čības esot, un stāstīja murgus vienkārši. Tas bija tāds, tad, kas vēl bija tāds interesantākais, zin kā, zakšanas īstenībā gadījumi bija, kur mēģināja, kur mēģināja visādi tur busiņu ievest angārā iekšā un apslāpēt visādus signālus. Zini, ko es tev gribēju uzprasīt? Es esmu lasījis par šitā, tas tā kā Facebook tāds jociņš, bet, respektīvi, piemēram, nāk riepu maiņa vai vēl kaut kas, vai tu tā kā skaties, tev nodils tas protektors ir tā ļoti, paņem nomas autiņu, samaina riepas, un tā kā viss ir kārtībā, tu esi ticis pie jaunām riepām. Tas dzīvē arī tā notiekās, ka cilvēks tā dara? Vai? Tādu mēs īstenībā nepieredzējām. Jā. Tādu mēs nepieredzējām. Vienreiz bija, ka vienkārši bija atstāts uz buķīšiem, uz ķieģelīšiem, un bez riteņiem. Bet nē, tāds gadījums, ka mēs būtu piefiksējuši, ka šīs bija jaunas riepas un pēkšņi tai mašīnai, vai jo mēs jau visu fiksējam, viss tiek pilnībā datēts, un tu zini, kurai mašīnai ar kādiem protektoriem kādas riepas ir uzliktas. Tādu gadījumu mums nebija, bet es to joku esmu lasījusi. Es esmu lasījusi. Es vienkārši tā kā domāju, tas līdzīgi, kā es esmu prasījis kāzu ceremoniju vadītājām. Par to, vai, ja tu tā kā pajokojies, un tā kā, vai tu precēs tur to, un tu tā kā pajokojies, nē, ja? Un es esmu redzējis video, bet tas laikam kaut kur Krievijā, kaut kur tā, ka viņa aizver to mapīti, paldies, viss kāzas beigušās, es neesmu tiesīgi vairāk turpināt vadīt, varat nākamreiz pieteikties, tas arī viss. Un es tā kā mēģināju noskaidrot, bet es sapratu, ka Latvijā laikam tādas varbūt kāda, kurai galīgi nav garstāvoklis tādā dienā, un tā tīri tehniski viņi tā var izdarīt, pateikt, bet parasti jau, zin kā, viss tā kā saprot joks, un viss ir ok. Tā kā tās ir tādas situācijas, kuras vienkārši man likās nenormāli interesants. Jā, tādi kuriozi jau, protams, kāršērings vispār ir viens no kuriozākiem biznesiem, jo tur tev nemitīgi varbūt zvans skūteriem, kurus iemet kanālā, pieņemsim? Tur, diemžēl, reizi sezonā tiek algoti ūdenslīdēji, kuri burtiski vēl kārā. Jā, un apdrošināšana vienkārši sadz tos izdevumus. Varbūt tagad kaut kas ir mainījies, tajā laikā nevarēja tā paņemt apdrošināšanu uz to. Tad vienkārši cilvēks samet, principā, konkurenti paņemtu samest visus skūterus ūdenī. Konkurenti to nekad nedarīja. Idejas, ka viņi tā varētu izdarīt. Jā, tie parasti bija jaunieši, puikas,
kuri nezinu, kāpēc tas viņiem likās tik ļoti smieklīgi. Un tad ūdens līdēja vilka ārā un no Rīgas kanāla. Vēl tieši zem kamerām, tur, kur viss atcerīs kameras. Jā. Jā. Nu, ko, Egi? Es tev gribēju pavaicāt vēl jautājumu nākamajam mums viesim. Es saprotu, ka vesela stunda ir paskrējusi, man liekas, ļoti ātri. Es nezinu, vai klausītājiem būs interesanti, jo mums ir vienkārši tāds normāls bazars. Tā kā tu droši drīkst uzdot jautājumu nākamajam runātājiem. Tam nav obligāti jābūt saistītam ar pasākumu industriju. Tas var būt arī kāds cits jautājums. Kaut kas tāds interesants, par ko parunāt, ar ko uzsākt podkāstu nākamo epizodu. Jā, man liekas, ir viens ļoti, ļoti interesants jautājums, ko man vienmēr patīk dzirdēt no cilvēkiem, ir, ka iztēlojies, ka nav iespējams, ka tu vispār nofēlos. Tātad jebkas, ko tu šodien pilnīgi jebkas, tas var būt pats trakākais. Kaut vai iet, tagad es kļūšu par astronautu, vienalga ko. Ka nevar neizdoties. Tā kā tev ir 100% garantija, ka jebkas, ko tu uzsāks un ieliksi tur darbu, tas izdosies. Kas tad būtu tas, ko tu darītu šodien? Ja tu zinātu, ka visā pasaulē tev ir visi ceļi vaļā, tev nekas nevar neizdoties. Tad ko tu darītu šodien? Super. Nu ko, Egija, paldies tev liels par šodien. Dargie draugi, šodien Egija Gailuma pie mums ciemos. Lielais notikums podkāsta epizodē sadarbībā ar Nordic Events un Skaņa gaismu. Tā kā noteikti skatāmies arī jaunās epizodes, arī iepriekšējās, un tiekamies jau pavisam drīz. Čau, paldies! Paldies, čau!